Labs rīts, un šodienas semināra tēma par būvuzraudzību un būvniecību, tad to programmu nodrošinājumu, ko visi plus mīnus Latvijā jau lieto, tā kā tur jau noteikti arī vēlāk pastāstīsim detalizēt. Par mani tātad es uzņēmumā esmu BIM risinājumu speciālists, un ar mani brīvi var sazināties gan zvanot, gan rakstot e-pastu. Tā kā, ja kaut kādi jautājumi radīsies semināra laikā, noteikti zvanat vai rakstat, kā jums ir ērtāk. Par pašu uzņēmumu, tad mēs kā uzņēmums nodrošinām būvniecības speciālistiem palīdzību gan koordinēšanas jautājumos, gan projektēšanas jautājumos. Un līdz ar to mūsu darbības virziens ir šādos 3 virzienos, kā pamatvirziens visiem diezgan labi zināms ir BIM rīki, tātad programmu nodrošinājums un tehniskais atbalsts. Kas varbūt mazāk zināms, ka šobrīd ir tā, ka ir Eiropas fondu līdzfinansējums, līdz ar to, ja kāds no rīkiem jums uzņēmumā nav fiziski ieviesis, tad jūs šo rīku nelietojat, jūs droši ar mani varat sazināties šajos jautājumos, un tur mēs palīdzam kārtot šos Eiropas fondus programmu iegādēji, ko jūs varat izmantot vienai, otrai vai trešai programmai, tā kā par šodienas runāto programmu noteikti arī šīs fondi ir pieejami. Kā otrs virziens ir BIM meistarklases, praktiskas apmācības gan individuāli, gan grupās, kuri atkal ir citi fondi, ko mēs piedāvājam tieši ar mācībām saistīt, un tur ir līdz 70% atbalsts, tad, jo lielāks varbūt vai ļoti liels uzņēmums, tad šis fonds ir mazāks, bet līdz ar to pirms mācībām tiek izvērtēts, un tad jau jūs zinat šo savu pieejamos līdzekļus, kas jums ir pieejami. Kā trešais virziens arī ļoti daudz uzņēmumu mūs jau pazīst, tad mēs palīdzam visos šajos lielajos objektos, kur notiek būvniecība, tad nodrošinām gan BIM vadību, gan konsultācijas, gan koordinēšanu un ekspertīzes pakalpojumu. Tā kā droši varat mājaslapā Baltika BIM arī detalizētāk paskatīties. Par tādiem jauniem pakalpojumiem varbūt mēs mazāk esam zināmi ar šiem pakalpojumiem, bet dažādās būvniecības sfērās arī nodrošinām pakalpojumu tieši no 2D uz 3D BIM pārēju, kur arī nākamnedēļ rīkosim semināru tātad par tādu 2D dokumentācijas un projektu izstrādi jau 3D līmenī, lai pārliecinātos pirms būvniecības gan par kvalitāti, gan kā tad pareizāk šo visu lietu uzsākt. Un ir arī pakalpojumi, ko esam nodrošinājuši tieši ar bibliotekas izstrādi, dažādu komponentu izstrāde, integrēšanai jau dažādās jūsu programmās, kā pieņemsim Tekla, Arhikats un citās. Tā kā tas ir kā pakalpojums. Vēsturiskās ēkas digitalizācija un esošās ēkas 3D modeļa izstrāde, pamatojoties uz lāzerskanēšanas datiem, tā kā pakalpojums, ko esam ieviesuši uzņēmumā. Un projektēšanas procesa automatizēšana, līdz ar to, kā iepriekšējais seminārs, kur mēs stāstījām daudz par programmu Rhino, Grasshopper un vizuāliem dažādiem algoritmiem, tad arī šis ir kā pakalpojums, ko bieži vien nodrošinam gan arhitektiem, gan projektētājiem, gan dažādiem nozares speciālistiem, kas ir saistīti ar Teklu un citiem rīkiem, palīdzam jau automatizēt ikdienas tādus darbus, ko var vērti automatizēt, un līdz ar to izstrādājam šos algoritmus, lai jau varētu ērtāk veidot gan dokumentāciju, gan dažādus ikdienas aprēķinus vai attiecīgi modelēšanas jau darbus. Un par BIM stratēģiju, visiem, protams, ir zināms, ka nākamgad ar 1. janvāri šis BIM būs obligāts, ja? Un līdz ar to uzņēmumi, protams, skatās, kādā veidā tad labāk šo visu BIM sfēru, BIM tātad būs informācijas menedžmentu ievies savā uzņēmumā, pētot gan ārējos, gan iekšējos faktorus, gan izvērtēt dažādas alternatīvas rīkus. Tā kā tur ir arī kolēģi, kas nodrošina tādu BIM stratēģiju, lai līdz ar to jūs varētu jau salikt pa plauktiem, ko tad jums īsti vajag, kas jums jau ir jau, izstrādāt tādu detalizētu ceļakarti, ko mēs, protams, varam apvienot gan jau ar Eiropas fondiem tieši programmu iegādē, kur jūs varat šīs programmas arī saņemt, kā saka, ar 100% atbalstu. Un, protams, tam visam bieži vien nepieciešams arī mācības, kur tad nevajadzētu šīs divas iespējas palaist garām, kad šobrīd Eiropa dod arī mācībām, gan programmu iegādēji būtisku finansējumu. Un šodienas runātājs būs Andris Vilcāns, kas nodrošina tehnisko atbalstu, vairāk vai mazāk par vienotajām datu vidēm. Pats viņš ir inženieris ar vairāk kā 10 gadu pieredzi
tieši projektēšanā, izmantojot Tekla Structure programmu, un šodien tātad stāstīs par vienu no tādiem vienotās datu vidas risinājumiem, kas vairāk piemērots tieši būvniecībai, jau objektā, vai arī būvuzraudzībā. Nu, tad došu tālāk vārdu Andrim. Ja jums rodas kādi jautājumi, jūs droši es jau skatos, lejā jau ir pirmais jautājums. Lūdzu, rakstat jautājumu un atbilžu sesijā, tad mēs uz semināru beigām arī uz visiem centīsimies atbildēt. Tā kā droši piefiksējiet šos savus jautājumus, un Andris vēlāk atbildēs. Sveiciens visiem. Jā, sveiks, tevi dzird labi. Tā, ekrānu arī redz. Jā. Tā, jā, un viena lieta, ko es gribēju precizēt, seminārs no 2D uz 3D būs šonadēļ, ceturtdien. Krišs, ja nemaldos, teica par to, ka tad būs nākamnedēļ, tad būs šonadēļ. Tā, un tagad es varu sākt savu sadaļu. Domāju, ka tik ilgi nebūs, kā stundas garumā, jo parādīšu pamatlietas īsumā par Fieldwire, kas un kā notiek. Tātad sākšu ar to, kas ir Fieldwire, kur viņš radies, nedaudz vēstures. Tātad Fieldwire radies ir 2013. gadā San Francisco, kur to radīja divi gameri, kuri redzēja, ka ir brīva niša, kad pietrūkst kaut kāda laba rīka, ērti lietojama, ļoti vienkārša, ko lietot vienkāršam būvniekam. Un tad viņi arī ātri uztaisīja šo rīku, un tad pamazām gadu gaitā viņš tika uzlabots un uzlabots, papildināts jaunām funkcijām. Līdz 2017. gadā tika izveidota pārstāvniecība Eiropai Parīzē, jo šis rīks jau bija izaudzis pietiekami liels, lai viņu arī pārcelt pāri okeānam un sākt lietot arī Eiropas valstīs, ne tikai Amerikā. Un 2021. gadā visu Fieldwire nopirka Hilti, kas tad arī nodarbojas ar šo te attīstību, pielāgošanu un virzīšanu tirgu. Tātad Fieldwire vispār ir būvlaukumam paredzēts rīks, kas palielina efektivitāti, nodrošina visu lēmumu, problēmu vietu izsekojamību un arī paaugstina drošību, jo, piemēram, pilnīgi visa informācija glabājas vienā vietā un ir ātri pieejama visiem, kas lieto Fieldwire. Līdz ar to mēs varam būvēt pēc jaunākā rasējuma, veidot šīs visas problēmvietas ātri un efektīvi. Tā kā šis dod ļoti lielu pienesumu būvniecības ikdienā. Un tas ir paredzēts visiem būvniecībā iesaistītiem, sākot no pasūtītāja, ģenerāla uzņēmuma līdz pat apakšniekam un arī, protams, būvuzraugam, kas aktīvi šo rīku izmanto tieši būvuzraudzības nolūkā. Kādas ieguvumus tad dod Fieldwire? Tātad bez e-pastiem, bez populārām WhatsApp ziņām, kur tad mēs varētu, piemēram, par kādām problēmu vietām ziņot patiešo, bet zūd iespēja pēc tam to visu izsekot jebkuram projektā atbildīgiem iesaistītiem cilvēkam. Jo tas, kas ir WhatsAppā, vienā brīdī tas var vienkārši pazust, bet Fieldwire saglabā pilnu šo vēsturi. Katrs lēmums ir dokumentēts ar vārdu, uzvārdu, laiku un datumu. Tātad mēs varam jebkuru lēmumu, kas tika pieņemts, pēc tam atrast un apskatīties kurš pieņēma šo lēmumu, kāds bija risinājums un tā tālāk. Tālāk ir uzdevuma vadība, plānošana, inspekcijas, fotofiksācijas,
lai mēs visu skaisti varētu piefiksēt. Kā arī nav papīra rastējumu, visi rastējumi ir pieejami Fieldwire, un varam veidot visādas atzīmes uz rastējumiem, piemēram, konstatējot kaut kādas nobīdes neatbilstības, mēs šos te varam atzīmēt uz rastējumu, piemēram, kā SBuild informāciju. Un beigās mēs iegūstam digitālas atskaites, varam izeksportēt pilnīgi visu šo informāciju, visu plānus ar visām atzīmēm, ar visām problēmu vietām, kur tad darbojas arī, piemēram, no šīm te PDF atskaitēm darbojas ir link uz visām bildēm un taskiem. Tā kā ļoti ērti lietot. Tā, un tas mazam ievadam, un tā parādīšu arī pašu Fieldwire. Ar Fieldwire mēs lietojam visās frījās, piemēram, ierīcēs. Protams, sagatavošanās notiek web platformā, kur mēs augšupielādējam visus plānus, sagatavojam visu informāciju, kas ir nepieciešama, varbūt salinkojam lietas, ja kaut kas automātiski nelinkojas. Tas notiek šeit web vidē. Un tad, kad projekts ir izveidots jau web vidē, tad mēs varam ērti sākt lietot mobilās ierīces, telefonu, planšeti, vai tas ir Androids vai iOS platformā, tad tas nav vairs svarīgi, jo tas darbojas visās šajās ierīcēs. Līdz ar to birojā visvieglāk darboties, protams, kā ir web vidē, bet objektā izmantojam mobilās ierīces pārsvarā. Tātad šī ir tā platforma, te ir pieejama visa papildus informācija, kas mums varētu būt vajadzīga, un varam ielagoties iekšā savu akkauntu. Jebkurš var izveidot arī savu pagaidu šo te akkauntu bez licences, jo ar free licenci to var izmēģināt, protams, šo te rīku. Gan arī pilnībā tev nav pieejamas dažas funkcijas, kuras pēc tam parādīšu. Bet būtībā pamatlietas viss tur ir pilnībā normāli izmēģināt, kāds darbojas, lai tu tiešām saprastu šo te visu vidi un vai tas ir tas, ko tev vajag. Tā, pirmajā lapā mēs redzam visus mūsu projektus, kuros mēs esam aktīvi iesaistīti. Atvēršu vienu paraugu projektu, kurā tad arī mums šīs te visas pamatlietas. Galvenā sadaļa, protams, Fieldwire ir plāni, jo viss balstās uz PDF plāniem, kurus mēs augšupielādējam, varam sagrupēt pa grupām, un tālāk visa darbība notiek uz plāniem. Veicam atzīmes, pievienojam kādus linkus, piemēram, uz citu rasējumu mēs varam uztaisīt linkus, lai mums ir visvienkāršāk objektā, piemēram, meklēt vajadzīgu informāciju. Mēs esam, piemēram, rasējumā, mums nepieciešams, mums būtu, piemēram, kāds griezums atzīmēts, un tas būtu vienkārši salinkots. Mēs varētu šādā te elementārā veidā staigāt pa rasējumiem no viena uz otru. Kā piemēram šeit, te mums ir links uz rasējumu, un tad mēs varam uzreiz patiešām nokļūt šo te griezumu. Varam visas fotofiksācijas pielikt šeit klāt, lai mēs viņus varētu redzēt. Tālāk mēs redzam visu, kā šie te fotoattēli ir salinkoti ar rasējumiem vai taskiem. Piemēram, šeit redzu tasku, kurā parādās šī fotofiksācija. Taskos mēs varam pielikt visādas checklistes, visu informāciju, kurš cilvēks ir atbildīgs par to, kāds ir izpildes termiņš, kāda ir lokācija un tā tālāk. Un šeit mēs, protams, ka redzam visu šo te darbošanās informāciju, ko kas ir pievienojis, komunikācija visa, būtībā šis ir
Fieldwire platformā, kurā mēs arī komunicējam pilnīgi par visiem jautājumiem. Un, jā, piemēram, fotofiksācijas un arī kādi tāski, ja mums šeit ir pievienoti, veidojam visu, kas mums ir nepieciešams caur tāskiem. Lai mēs neskatītos šeit pilnīgi visu, kas ir salikts, varam, protams, kā atfiltrēt tāskus, arī šo te informāciju, kas šeit parādās ar šo te funkciju, kad mēs atslēdzam vienkārši, ko rādīt, ko nerādīt. Protams, pirms tam ir jāvienojas, kādu informāciju, kādā varbūt šajā slānī mēs liekam iekšā, lai mēs varētu pēc tam šo te visu skaisti filtrēt. Varam arī, protams, veikt mērījumus, distances, laukumus, ko mēs pēc tam varam arī izmantot patiesībā arī kaut kādai apjomu noņemšanai, piemēram, mums būs dažādas platības šeit sazīmētas, varbūt kaut kādas elektrības, gaisvadu līnijas sazīmētas, kur tad mums ir paredzēts šī elektrības ceļš, teiksim tā, un varam arī izeksportēt šo te uz plānu atzīmēto informāciju, lai iegūt kaut kādus apjomus. Protams, ka, kā mēs zinām, 2D vidē šie te apjomi būs aptuveni, jo nav trešās dimensijas, bet iespēja izmantot ir. Tad, jā, uz plāniem mēs darbojamies tādā veidā, veicam atzīmes, atzīmēm, kas ir vajadzīgs, komunicējam caur tāskiem, varam savienot vairākus tāskus kopā, ja tas ir, protams, nepieciešams. Visi tāski ir pieejami arī, protams, kā tāsku sadaļā, kur tad mēs varam dažādos veidos šos tāskus filtrēt, vai skatīties pilnīgi visus tāskus, vai jau pēc kategorijām, piemēram, šos te tāskus pārslēgt, piemēram, uz griestiem attiec tikai šīs te tāsks, redzēt visu šo te tāsku informāciju, un kas ko ir darījis. Tātad, vai ir apsīties uz mums tieši attiecinātos tāskus un redzēt visu, kas tur ir bijis. Kā arī ir, protams, kā filtrēšanas iespējas, lai mēs varam atfiltrēt kaut vai pēc kaut kādām kategorijām, pēc iesaistītiem cilvēkiem, pēc datumiem un pēc viss cita. Līdz ar to šīs te filtrēšanas opcijas ir maz ierobežotas, teiksim tā, lai mēs varam atrast tieši tos tāskus, kas mums ir vissvarīgākie, interesējušie. Šīs te kategorija, šīs te tāsku stadijas mēs arī varam pielāgot, varam mainīt šos te nosaukumus, un, ja nemaldot, bija līdz 7 šiem te tipiem, jeb šīm te kategorijām, īsti ne, bet statusiem varam paši izveidot, lai varam organizēt pēc vai nu standarta šīs te kategorijas, šīs stadijas, pārdarīts, pēc prioritātēm salikts un beigās completed un verified. Protams, ka katrs nevarēs nomainīt, piemēram, uz verified var tikai admins nomainīt šo statusu. Līdz ar to katrs apakšnieks nevar kā iegribās salikt pilnīgi visiem tāskiem verified, lai arī neko nav izdarījis. Tātad kādam vienmēr, protams, ir jāpārbauda, vai tiešām šis tāsks ir pabeigts, un tikai tad admins ieliks, ka tas uzdevums ir tiešām pabeigts. Tāsks mēs, protams, ka varam redzēt arī kalendārā, kāda laba laika aktivitāte nav bijusi, bet kalendāros parādās arī visi tāski ar tāska garumu,
Līdz ar to ir ērti organizēt arī šos uzdevumus. Atnākam uz objektu un skatāmies tā, kurš uzdevums mums šodien jādara, ar ko sāksim un tā tālāk. Kā arī varam veidot gan čārtus, būtībā šis vienkārši cits veids, kā apskatīties tos taskus, kas mums ir, kā taski ir atkarīgi viens no otra, un skaisti izveidot arī šo te grafiku. Kā arī, protams, ka beigās mums ir statistika par mūsu uzdevumiem. Redzam, kādā statusā, cik daudz tasku mums ir, cik ir pabeigti, cik ir verified, un visa informācija labi parādās. Līdz ar to varam sekot līdz šim te uzdevumu, ja objektā uzdevumu virzības stadijai. Tālāk mums ir vēl sadaļa, kur mums glabājas pilnīgi visas fotofiksācijas, lai arī tās pievienotas pie taska, tās vienmēr būs pieejamas arī šeit foto sadaļā, lai mēs varētu arī šeit caur foto vienkārši sameklēt varbūt visas fiksācijas, kas mums ir. Vēl par taskiem un plāniem mēs varam uzģenerēt reportu, varbūt, piemēram, atfiltrēt tikai mums interesējušos, varbūt nepabeigtos uzdevumus, izeksportēt šo te reportu, lai, piemēram, mēs varētu iedot kaut kādu atskaiti, kur katrs tās skaisti ar visu informāciju, kādu mēs gribam, būtu šeit pieejams atskaitē. Tālāk ir šī te sadaļa files, kur mēs būtībā glabājam datus, gandrīz neierobežots failu formātu tipu pievienošana šeit ir. Piebildīšu, ka e-dokumentus pievienot neļauj šo formātu. Risinājums ir uztaisīt vienkārši arhīvu ar šiem te dokumentiem un pievienot kā arhīvu failu. Tā kā ir iespējams joprojām visu veidu datus glabāt šeit. Mapu struktūras veidojam kā gribam. Agrāk bija ierobežots šis līmeņu skaits, šobrīd ierobežojumi tādu vairs nav. Līdz ar to mapu struktūru mēs veidojam, kā mēs to vēlamies. Un varam piešķirt un mainīt pieejas tiesības, izvēlēties, kas tad šeit redzēs konkrētu mapi un tajā esošos failus, un kas šo te folderu neredzēs. Labi, tās ir visas pamatlietas, gan arī visas, protams, ko es esmu parādījis, stipri pārskrienot pāri tām visām. Sīkākās detaļās, ja ir interesi, var apskatīties dažādos knowledge base dokumentos, kur mēs varam sameklēt pilnu informāciju, kā kas darbojās, kā kura funkcija ir paredzēta lietot, kādi ir ierobežojumi, kā viņi vispār var lietot. Un arī, protams, kā, piemēram, YouTube ir pieejami daudz dažādu video ar pamācībām, kā, piemēram, darbojas checklistes, kā viņas izveidot un kā viņas lietot un ko ar viņām var izdarīt. Visa informācija ir pieejama, ja kaut ko nevar atrast, protams, ka ir mums Latvijā supports, tas mēs, kam tad var uzjautāt arī kaut kādus papildus jautājumus, ja kaut kas nedarbojas, kā jums vajadzētu, vai arī vienkārši nevarat atrast informāciju. Un tālāk, tās viss bija pamatlietas, ko jūs varat arī izmēģināt ar savu bezmaksas licenci. Un tālāk, ejot uz augšu ar šiem te biznesa plānu, piemēram, mums ir pieejamas, piemēram, vēl papildus tāda funkcija kā formas. Ja mums ir kaut kādas ikdienas atskaites jāsniedz, mēs varam izveidot šādas te formas, piemēram, daily report. Izveidojam šo te jauno formu.
diena ir beigusies, izveidojam formu, kuru mēs varam paši sagatavot, pielāgot savām vajadzībām, kādu informāciju mums katru reizi vajag piešķirt. Un tālāk tad sākam viņu pildīt ciet, ir kaut kāda informācija, varbūt, kas automātiski nāk, un tālāk varam aizpildīt informāciju. Ielikt, ka bijis kaut kāda aizkavēšanās, ierakstīt kaut kādu informāciju, pievienot kaut kādas rindas ar to, kas varbūt ir darīts, un tā tālāk būtībā aizpildīt vienkārši mūsu ikdienas formu, jau nevis papīra formātā, bet šādā te formas veidā. Un beigās varam parakstīt, kur tad mēs redzam, kurš ir parakstījis un attiecīgi datumu laiku. Un tā, ir arī ailītes, kas ir obligāti jāizpilda. To mēs varam nodefinēt un pielikt, kas tad ir vajadzīgs. Līdz ar to mums ir vieta, lai mēs varētu veidot ikdienas, piemēram, šīs atskaites, un nevajadzētu tās taisīt vairs vai papīra formātā, vai Wordā, vai vienalga kaut kādā citā veidā. Tā, vēl nāk klāt tāda sadaļa kā specifications, kur tad mēs varam šīs specifikācijas augšpielādēt iekšā. Šis te gan vairāk nāk no Amerikas specifikas, kā viņiem ir pieņemts šīs lietas darīt. Bet pieļauju, ka Latvijā arī kāds šim te var izdomāt pielietojumu. Jo pēc tam šo sadaļu specifications mēs varam izmantot kopā ar citām papildus funkcijām, par kurām es parādīšu jau pavisam drīz. Tā, un šeit vēl nāk biznesa plānam klāt 3D modeļu funkcionalitāte, kad mēs varam apstīties BIM modeļus, bet būtībā tas ir vienkārši BIM skatīklis. Protams, mēs varam apskatīties visu informāciju par elementiem šajā te modelī, veikt kaut kādus mērījumus, bet tas arī būtībā ir viss, jo šī te plānu sadaļa pagaidām nav saistīta ar 3D modeļiem, jo šie te plāni ir PDF dokumenti, uz kā tad viss balstās patiesībā. Tā, un parādīšu arī funkcijas, kas ir Business Plus, un arī nedaudz pastāstīšu par visām tām. Tā, pirmā funkcija, kas ir Business Plus plānā, vai Business Premium, kā viņš saucās, ir RFI, kas ir informācijas pieprasījumi. Līdz ar to mums ir iespēja, izmantojot šo te sadaļu, lai pieprasītu un apstiprinātu, piemēram, kādu informāciju. Mums ir radies kāds jautājums, mums trūkst varbūt informācijas, mums nepieciešams apstiprināt kaut ko. Mēs izveidojam šo te informācijas pieprasījumu, atbildīgā persona, ko mēs esam uzlikuši, vai arī kas ir definēts šajā projektā, saņem paziņojumu, ka ir pieprasījums, un tad varam šo te informāciju jau iedot un vai nu apstiprināt, vai norādīt, piemēram, šo te pieprasījumu, vai arī izmainīt statusu, piemēram, kad mēs vēl neesam saņēmuši nekādu apstiprinājumu, mēs vienkārši gaidām papildus informāciju. Līdz ar to vēl viena vieta, kur ir ļoti labi organizēti šie te informācijas pieprasījumi, un pēc tam varam pilnīgi visus, piemēram, izeksportēt ārā, vai arī mūs tikai interesējošos izeksportēt, un mums ir viss šī informācija, kas kādu informāciju ir pieprasījis, kas
kas šo informāciju ir sniedzis. Līdz ar to nav nekāda klusie telefoni, kad pazvanu, paprasu tāda un tāda lieta, ko darām. Šis ir vēl viens rīks, lai mēs varētu izsekot visu informāciju. Tā, parādīšu arī filmvērā, kāds arī uzreiz izskatās. Tātad mums ir sadaļa šeit Project Management, kas ir standartā, protams, nav pieejama. Kur tad mēs redzam, kādos statusos mums šie pieprasījumi ir, un varam atvērt vaļā šo pieprasījumu. Ir kaut kāds jautājums ar varbūt izgriezumu no plāna, atzīmēm, papildus varbūt linkiem. Redzam jautājumu, kas to ir uzdevis, un tad attiecīgi pretī ir atbilde vai bilde, dokuments, kas nu ir nepieciešams, un arī, protams, ka redzam status, aktivitāti, kad, cikos un kurš. Varam piešķirt arī, protams, kas ir atbildīgā persona, kas ir skatītāji šiem tās pieprasījumiem. Līdz ar to viss ir pieejams. Nākamā lieta ir šī submitals sadaļa, kas būtībā nodrošina funkciju dokumentu apstiprināšanai. Mēs, piemēram, mums nepieciešams apstiprināt kaut kādus dokumentus, izveidojam šeit jaunu submitals, un tad attiecīgi varam norādīt, kuram tad šis apstiprinājums ir jādod, un varam komunicēt caur šiem submitals. Varam veikt atzīmes uz dokumentiem, ja kaut kāda labojuma ir nepieciešama, atzīmējam, pierakstam komentārus konkrētās vietās un tā tālāk. Un tad šī informācija, protams, ka mums ir izsekojamība. Izsekojama. Kāds izskatās Fieldwire, šī sadaļa submitals, kur mēs redzam visus šos pieprasījumus, apstiprināšanas pieprasījumus, un atveram, piemēram, šo vienu, un tad mēs redzam tā. Šis ir sākotnējs dokuments, kas tika iesniegts, redzam viņu, tad mēs redzam, ir šis pārskats, kur ir veikti kaut kādi labojumi, uzlieku stampu, ka mums ir nepieciešams labot kaut ko, var apstīties, tādi labojumi nepieciešami, viss ir skaidrs, ja piekrītu, izlaboju un iesniedzu jaunu dokumentu ar šo visu jau labojumu. Līdz ar to ir ļoti ērti komunicēt caur šādu formu, kur tad arī mēs varam tam visam izsekot, redzēt, kurš ko izdarīja, un beigās mums ir apstiprināts dokuments ar statusu, ka šis ir pabeigts. Un līdz ar to, jā, varam sekot, protams, ka visiem statusiem varam filtrēt, kā jau visur citur šīs lai mēs neredzētu to, ko, ja mums ir tūkstošiem varbūt dokumentu, mēs negribētu redzēt mums neinteresējošas lietas. Tā, un trešā lieta ir šie change orderi, kas ir izmaiņu pieprasījumi, kurā tad mēs varam ielikt, kādas ir izmaiņas, cik tas maksā, izveidot šo apstiprināšanas ķēdi, protams, kam tas ir jāapstiprina, pieprasu šīs izmaiņas, nosūt papildus informāciju, foto, dokumentus un uzrakstu, pat cik mainīsies, piemēram, kaut kāda izmaksa. Un tad attiecīgi atbildīgai personai ir iespēja, protams, ir noraidīt šādus izmaiņu pieprasījumus, vai arī pieprasīt kaut kādas pārskatīt šīs lietas, un viss, protams, ka tas ir izsekojams. Tas izskatās šādi. Mēs redzam arī, kādas cenu izmaiņas ir apstiprinātas, kas ir noraidīts. Manā gadījumā te ir tikai viens pieprasījums, kur tad varam apskatīties tā.
tā izskatās šī izmaksu forma. Šobrīd tikai ir viena pozīciju, un cik tas mums izmaksās. Šis ir apstiprināts, bet varam apskatīties arī vēsturi ar iepriekšējām šīm te izmaksām. Sākotnējās izmaiņas, piemēram, bija šādas. Mums varbūt ir kāds dokuments pielikts, kurš pamato šīs izmaiņas, kāpēc, kur, kas. Un tad ir aprēķins. Tālāk ir atbilde no atbildīgās personas, ka vai kaut ko tomēr pamēģis, neapstiprinās šādas te. Un tad atkal, protams, mums ir gala variants, tā beigās tomēr pārskatījām un varējām šo izdarīt bišķi lētāk. Un, kā jau iepriekš minēju, arī šeit identiskā paskatā ir viss izsekojamība šiem te visiem soļiem, kas ko ir apstiprinājis, kas ko ir noraidījis, kas ko ir pieprasījis. Tātad ļoti laba projekta menedžmenta funkcija, lai mēs varētu jau darboties ar šiem te informāciju, dokumentiem un arī izmaksu izmaiņām. Jā, un šīs te lietas, ko es tikko rādīju, ir pieejamas Business Plus plānā standartā. Šīs te, protams, ka nebūs iekļautas tāpat kā formas, specifikācijas un 3D modeļi. Tur ir bišķi virs šī te ierastā plāna, kas ir pro. Tā, jā, šķiet, ka no manas puses tas īsumā ir viss. Tāda pārskrēja pamatfunkcijām pāri, dažos vārdos, lai neieslīgtu sīkās smalkās detaļās. Protams, ja ir radusies interese, droši izmēģinam, tas neko nemaksā. Pieregistrējamies, pārbaudam, kā tas strādā, kaut ko nezinām. Visi šie te informācija ir pieejama tepat Fieldwire lapā, Knowledge Base sadaļā, kā arī vienkārši YouTube saturs, kā arī mums pašiem ir vairāk semināri jau, kur ir daži nozares pārstāvji, nozares profesionāļi dažādās sfērās ir parādījuši, kā tad viņi izmanto Fieldwire savā darbībā, vai tā ir būvuzraudzība vai būvniecība, kā var organizēt šīs visas lietas ar Fieldwire. Tā, no manas puses tas ir viss. Tālāk došu vārdu Krišam. Jā, es tad uzlikšu arī nošērošu ekrānu. Par jautājumiem tu vari droši papētīt. Pirmos jautājumus tur bija divi, kas tādi ātrie, ko es atbildēju kolēģiem, vienkārši saistīt. Tā, var nošērot ekrānu tagad. Jā, es tagad pārņēmu vienkārši tā. Droši vien, ka redzi ir visi kārtībā. Ir redzams, jā? Jā, es redzu šobrīd jautājumus un atbildes. Jā, par jautājumiem es saku, jo tur bija tādi divi, jā, par to semināru 2D uz 3D, jā, šonedēļ. Tā kā droši, ja kādam interese vairāk uzzināt par to, kā šo informāciju no 2D uz 3D pārnest un tā kā varat jau šodien pieteikties un, kā saka, pēc 2 dienām var piedalīties. Par pašu Fieldwire ļoti pareizi Andris izstāstīja, ka šis seminārs nav detalizēts tikai tāpēc vien, ka ir šobrīd pieejami semināri, kā pieredzes stāsta, ka ir ļoti detalizēta informācija no Forma 2, kā viņi izmanto šo rīku Verde objektā, kā Pilāri šo rīku izmanto, kā valsts nekustamie rīki šo rīku izmanto, tā kā stundu gari šādi video, gan par Šampētera namiem, gan mēs arī rīkojam dažādas pasākumus. Tā kā, ļoti daudz zināšanas ir brīvi pieejams, gan latviešu valodā, gan angļu valodā, un šis vairāk vērsts uz to, ka ir jauni lietotāji, kas nav šo rīku pamata apgūši, un ir arī jaunas funkcijas, ko vēlējāmies nodemonstrēt.
ejot tālāk par tādām lietām, kas varbūt būtu vēl aktuālas, kamēr jūs droši rakstat jautājumus un pie tiem vēl pieskarsimies, šobrīd es neredzu. Gribēju vēl pielikt tādu informāciju, par ko nav zināms. Esam publicējuši jaunu mājaslapu, gatavojoties tad nākošā gada BIM prasībām, kopā ar ekonomikas ministriju, valsts nekustamiem īpašumiem veidojam šādu BIM aptauju, un Latvijas valsts standartu, kur gribam no jums, nu, būtībā visus, kas šodien piedalās, gribu aicināt izteikt savu viedokli tieši par būvniecības nozari, par BIM vajadzību un jūsu pieredzi šajā nozarē. Tā kā veicam tādu vērienīgu būvniecības nozares pētījumu, mēģināsim aptvert vairāk, kā mums izdevās 2019. gadā, tā kā savilkt jau tādu kopsavilkumu un iedot šo informāciju tālāk, kāda tad ir šī būvniecības nozare un kas tad ir no šī BIM būs tāda informācijas modelēšanas, ir darīts, ir nepieciešams. Pati anketa jums aizņems 15 minūtes, tā kā droši, jebkurš, kas šodien piedalās, bimskaitīšana.lv, ieiet, kas ar 15 minūtēs izdarat un aizpildat, un tad jau tas kopskats tiks gada beigās arī prezentēts visai Latvijai, kāds tad ir tas šī brīža status un kas tad ir tas nozars viedoklis un nepieciešamība. Par pašu Fieldwire un daudziem citiem rīkiem arī ir mājaslapā BIM meistarklases, kur tad mēs rīkojam praktiskas meistarklases dienas garumā vai 2 dienu garumā par šiem rīkiem, kur jau ļoti detalizēti un praktiski jau komandā tad līdz 8 cilvēkiem ar ejam šīs visas funkcijas stāstam. Tā kā, nu, tas katrā ziņā arī nav izstāstāms, kā saka, 1 stundas laikā. Nu, es uzliku tādu beigu slaidu. Tad tāds kopsavilkums, es skatos, jautājumu nav, kas ļoti labi no Andra puses ir ļoti detalizēti izstāstīts. Ja būs kādi, tad ir mans e-pasts, telefons. Šobrīd es gan neredzu no jūsu puses jautājumus, tā kā mans aicinājums ir. Es redzu, ka Marika ir pacēlus roku. Varbūt viņa varētu jautājumu ierakstīt atbilžu sadaļā vai arī čatā. Jā. Un, tā kā tāds mans atkārtojums, droši izmantojot iespēju saņemt programmas ar Eiropas līdzfinansējumu, sazināties, ja nepieciešama mācības praktiskās, tad vai arī kāda vajadzīga no šiem semināriem, ko mēs rakstījām, vai tā. Labi, es skatos, jautājumu nav, visi ir līdz beigām arī bijuši un noklausījušies. Nu, es šobrīd neredzu ne čatā, ne Q&A sadaļā, tā kā es varu teikt liels paldies. Un Andris ar tūlītās varēs teikt, jo ir pirmais parādījās kaut kas. Paldies. Tas vienkārši paldies. Labi, tad jau tikšanos pēc 2 dienām seminārā par 2D un 3D tehnoloģijām. Jā, un varbūt, ja ir kāds jautājums, vai arī privāti uzjautāt, vai man vai Krišam, droši uzzvanīt vai rēpstu uzrakstīt un, protams, ka atbildēsim uz jebkuru jautājumu. Tā jau veiksmīga diena un paldies. Jā, paldies.